Ir 7 no rīta. Latvijas-Baltkrievijas pierobežas stacija Indra. Dežurants pieņem akmeņogļu un citu kravu sastāvu no Novopolotskas ceļa. Šodien tas ir jau 4. vilciena sastāvs, un līdz vakaram tādi būs vēl 8. Stacijas dežurants pārbauda un noformē dokumentus. Sastāvā ir 57 vagoni. Daļu no tiem jānogādā Ventspils ostā, daļa Rīgā, vēl daļu uz Liepāju un citur. Taču pagaidām vilciens gaida dispečera atļauju doties uz Daugavpils vagonu šķirotavu. Latvijas dzelzceļš ir galvenā transporta artērija Latvijā, tomēr gandrīz 2000 km sliežu ceļu turpinās vēl tālāk – Krievijas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Kazahstānas un citos virzienos, kur ik gadus tiek pārvadātas 10 miljonu tonu kravas. Sliežu ceļu aizsākums Latvijā ir meklējams pirms vairāk nekā 150 gadiem, kad tika nolēmts tolaik cariskās Krievijas sastāvā esošās Latvijas ostas savienot ar labības klēti Ukrainu un Krievijas rūpnieciskajiem reģioniem. Noiet tirgus paplašinājās Eiropas virzienā, un dzelzceļš ieguva aizvien lielāku nozīmi. Pirmajos 20 gados tika izveidotas līnijas no vairākām Krievijas pilsētām, kas noslēdzās Rīgas, Ventspils un Liepājas ostās. Tas veicināja Latvijas tautsaimniecības attīstību un dinamiku. 1919. gada 5. augustā tika dibināta Latvijas dzelzceļu virsvalde, kas šodien pazīstama kā Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš. Ar vairāku meitas uzņēmumu palīdzību tas nodrošina pilnu kravu un pasažieru pārvadājumu servisu, aprūpējot Latvijas galvenās dzelzceļa transporta artērijas. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš rūpējas par sliežu ceļu uzturēšanu un dzelzceļa attīstību Latvijā. Tas rūpējas par dzelzceļa infrastruktūru, galvenajiem sliežu ceļiem, to pārvaldīšanu un uzturēšanu, sakaru un signalizācijas sistēmām, aprūpē dzelzceļa nodalījumu joslu, apsaimnieko pārvaldījumā esošos nekustamos īpašumus. Tiek raudzīts, lai svarīgās transporta artērijas, kravu un pasažieru dzelzceļa transporta koridori būtu atbilstošā kārtībā un lai kustība pa tiem noritētu nevainojami. 13:00 Rīga, Šķirotavas dzelzceļa stacija. Ir pienācis kārtējais vilciena sastāvs ar 57 vagoniem. No tiem 7 ir ogļu, 10 konteineru, 8 graudu vagoni, kā arī cisternas ar gāzi un degvielu, kokmateriāli un citas kravas. Šķirotavas stacijas Uzkalna dežurants un operators skatās šķirošanas plānu. No Uzkalna tiek nolaisti vagoni un novirzīti pa kādu no 26 šķirošanas ceļiem. Šodien šis jau ir 8. vilciena sastāvs, vēl būs jāšķiro 12. Rīgas šķirotava gaida drīzu modernizāciju, kad šeit tiks ieviestas jaunas 21. gadsimta šķirošanas tehnoloģijas. Tās ļaus palielināt vagonu šķirošanas ātrumu, uzlabos kustības un vides drošību. Kravu loģistikas un ekspedēšanas pakalpojums koncernā Latvijas dzelzceļš nodrošina meitas uzņēmums LZ Cargo ar apakšu uzņēmumu LZ Cargo Loģistika. Šeit strādājošo uzdevums ir atrast ātrāko un ekonomiski izdevīgāko veidu, kā pa dzelzceļu transportēt naftu, akmeņogles, kokmateriālus, metālu, pārtiku, preču konteinerus un citas kravas. Uzņēmums piedāvā schēmu no durvīm līdz durvīm, kad klientam atliek tikai norādīt kravas sākuma un beigu punktus. Preču vagonu galapunkti ir Latvijas ostas – Rīgā, Liepājā un Ventspilī. No šejienes aizsākas jūras ceļš uz Vāciju, Zviedriju, Lielbritāniju un citām pasaules valstīm. Vidēji mēnesī šeit tiek pārkrauti aptuveni 10 000 konteineru, un to skaits aizvien pieaug. Latvijas dzelzceļš transportē arī ogļu un naftas produktu kravas, kas nodrošināja stabilus ieņēmumus arī laikā, kad preču plūsma Eiropā un pasaulē krīzes iespaidā samazinājās. Lai nodrošinātu augošo pieprasījumu, konteineru pārvadāšanai tiek izmantoti speciāli konteineru vilcieni, kas regulāri veic reisus dažādos maršrutos. Vilciens Zubr veic maršrutu Igaunija, Latvija, Baltkrievija, Ukraina, nogādājot preces līdz pat Melnajai jūrai. Savukārt vilciena Baltika tranzīta virziens ir Centrālā Āzija, kā arī NATO kravas Afganistānai. Savu darbību maršrutā Rīga-Maskava-Rīga uzsācis arī konteineru vilciens Rīga Ekspresis.
LZ Cargo pārziņā ir arī starptautiskie pasažieru pārvadājumi. Ik gadu maršrutos uz Sanktpēterburgu, Maskavu un Minsku renovētos un komfortablos vilcienos dodas vidēji 350 000 cilvēku. Akcijas sabiedrība LatRail.net ir jaunākais Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums, dibināts 2011. gada 1. janvārī. Uzņēmums veic dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķinus, kā arī dzelzceļa jaudas sadali. –14:00 Rīga, lokomotīvu remonta darbnīcas. Šodien šeit ir svētki. Plašākai publikai tiek demonstrēta pilnībā renovēta manevru lokomotīva ČME 3M. Pēdējie regulēšanas darbi tiek uzstādīta kondicionēšanas sistēma un pārbaudīta elektronika. Vairāki desmiti cilvēku, tostarp pieredzējuši Latvijas dzelzceļa inženieri, lokomotīvi ir uzbūvējuši teju no jauna, izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus. Tagad tā ir 2 reizes jaudīgāka, taču patērēs par 90% mazāk eļļas kā iepriekš. Šādas lokomotīvas Latvijas dzelzceļš plāno modernizēt arī turpmāk. Uzņēmums LZ ritošā sastāva serviss nodrošina vagonu un lokomotīvu tehnisko apkopi, kā arī modernizē ritošo sastāvu. Rūpējoties par vidi, robežpunktos no citu kompāniju lokomotīvēm tiek veikta liekās eļļas savākšana. Paša Latvijas dzelzceļa lokomotīvas visas ir aprīkotas tā, lai zemē nenoticētu nepīlīta eļļas. Kompānija atbild arī par degvielas iepirkumiem un fosilā dīzeļa sajaukšanu ar biodīzeli. Šim nolūkam Daugavpilī un Rīgā ir uzstādīti moderni ekipēšanas kompleksi, kuros pareizās degvielas proporcijas kontrolē dators. Uzņēmuma speciālisti ikdienu izvērtē vagonu un lokomotīvu tehnisko stāvokli, to remonta un modernizācijas iespējas. Ir 3 pēcpusdienā Krustpils Asītes ceļa posms. To paredzēts pilnībā renovēt. Lai to izdarītu, strādnieku brigādei tiek dots laika loks 6 stundas, lai noņemtu vecās un uzliktu jaunās sliedes. Pēc tam brigādei sliežu ceļš būs jāatstāj, jo vilcienu kustība atsāksies pēc grafika. Šajā procesā cilvēki un tehnika strādā kā precīzi noregulēts pulkstenis. Brigādes vadītājs katram ir paredzējis savu vietu un laiku. Vecās sliedes tiek noņemtas, sliežu klātne atjaunota un tūlīt pat seko tehnika, ar kuras palīdzību ieliek jaunās sliedes. Kļūdas nav pieļaujamas, griezties atpakaļ nav iespējams, jo padarītajiem jau seko nākamais posms. Šodien tiek nomainīti 2 kilometri sliežu ceļa, izmantojot 800 metru bezsavienojumas sliedes. Atbildība par sliežu ceļu būvniecību un kapitālo remontu gulstas uz koncerna Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma SIA LZ infrastruktūra pleciem. Ik gadu valsts akciju sabiedrībai Latvijas dzelzceļš, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, LZ infrastruktūra rekonstruē gandrīz 100 km sliežu. Sliežu nomaiņai tiek izmantoti mūsdienīgi tehnoloģiski risinājumi. Piemēram, vienlaidus sliedes, kurām vairāk kā 800 metru garumā nav salaiduma vietu. Šis mūsdienīgais risinājums ievērojami samazina vibrācijas, līdz ar to arī vagona eksploatācijas izdevumus, kā arī samazina trokšņu ietekmi uz apkārtējo vidi. Pulkstens ir 6 vakarā, Rīga. Preču stacijā novietots vilciena sastāvs ar degvielas cisternām, lai no rīta uzsāktu ceļu uz Vēnspili. Apsardzes dienests novērošanas kamerās pamana aizdomīgus cilvēkus pie degvielas cisternām. Profesionāla, labi aprīkota apsardzes brigāde dodas pārlūkot notikumu vietu. Šoreiz trauksme ir lieka, taču apsardzei jābūt modrai vienmēr. Krāja 4 kārtībā. Krāja 2 kārtībā. Uzņēmumā LZ apsardze strādā cilvēki, pret kuru profesionalitāte ir sevišķi augstas prasības. Apsardzes dienests nodarbojas ar objektu uzraudzību, apsardzes sistēmu uzstādīšanu un eksploatāciju, kā arī rūpējas par drošību visā koncerna Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā, stacijās, uz tiltiem, šķirotavās un citur. Apsardze tiek veikta 549 objektos, no tiem 64 ir organizēta fiziskā apsardze, 485 tehniskā. Tiek izmantotas vairāk nekā 300 video kameras, no kurām signāli nonāk monitoru zālē.
Latvijas dzelzceļš šobrīd atrodas efektīvāko dzelzceļu kompāniju pieciniekā Eiropā un ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. Par katru pārvesto tonu valsts budžetā nonāk teju 10 lati. Gadā tiek pārvesti desmitiem miljonu kravu tonu. Lielākie kompānijas partneri ir Krievija un Baltkrievija. Rūpīgais un profesionālais darbs turpinās. Modernizējot dzelzceļa infrastruktūru, tiek apgūti dažādu Eiropas fondu līdzekļi. Intensīvi tiek strādāts pie jauniem projektiem. Ir uzsākta otro sliežu ceļu būvniecība posmā Skrīveri-Krustpils, kas ievērojami paaugstinās kustības drošību un arī palielinās dzelzceļa caurlaides spēju. Tiek projektēta šķirošanas uz kalnu Rīgā rekonstrukcija un modernizācija. Ir iecerts arī par nākotnes projektiem, maģistrālo līniju elektrifikāciju un GSMR sistēmas ieviešanu. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ikdienu meklē jaunas iespējas, kas ļautu vēl precīzāk, efektīvāk un ātrāk nogādāt kravas un pasažierus to galamērķos.